kas tikko ir ienācies šodien ar skaistiem melniem diskiem. 4x4 versijā. Sports. 14. gada, 121,000 nobraukums un 12,500 cena 2-litrīgs dīzelīts. Ja es kādreiz pirktu Mini, viņam būtu jāizskatās tieši tāpat beige racing green ar sporta strīpām. Viņš izskatās pareizi šajā izpildījumā. Es jau vienā tādā šonedēļ sēdējām. Ot, tā ir rūčka, tāda rūčka tu gribi. Šitas ir unikāli, ka tu šitā vari pārslēgt ātrums uz priekšu atpakaļ. Tā domāju, ka tas ir ātrumiem. Jā, lāpstiņas vai arī šādi. Kad Mini ir šitādā izpildījumā ar dubulto lūku, ar melniem griestiem, ar prīmijuma ādu, ar visām ekstrām, tad te ir ļoti patīkami sēdēt, te tiešām ļoti forši. Kičīgs auto. Ne tikai kičīgs, bet īstenībā arī ir ērts. Un arī pietiekami jaudīgs 2-litrīgs motoriņš. Spējas tevi nest. Un ceļš, ka viņš ir viegls, neko viņš nesver. Sportiskā versija, tas ir Cooper S. Man liekas, ja tev patīk Mini, tad šīs ir tas Mini, kas tev ir jāpērk. Cooper S, pilnākajā izpildījumā, melnie diski ar beige racing green. Tas melnais jumts, melnie diski, pa vidu tā zaļā krāsa. Fantastiski izskatās. Dubultā izplūda viņam ir. Jauks. Tās lampas ļoti tādas simpātiskas, saskan ar to krāsu. Tā kā Volkswagen. Vieta arī aizmugurēt. Bet tas, ka viņam tas atvērums priekš bagažnieka ir liels, jo citām mašīnām ir ietilpīgs bagažnieks, bet tas atvērums nav liels. Tas gan. Šeit ir. Šeit ir viss. Jo šeit ir hatchbacks.